monētu skaņas, žvang, žvang, ruleti griežas, bumbiņa ripo pāplī, atskan melnais kalps, un visi apkārt sajūsminās. Kazino vieta, kur viena likteņa vai veiksmes spēle var mainīt dzīvi. Jackpots. Tas ir daudzu sapnis, laimēt lielo laimestu, kas varētu mainīt visu. Kāpēc azartspēles mūs tik ļoti piesaista? Vai tā ir tā neparedzamība? Vai tā prieka sajūta, ko sniedz uzvara? Vai varbūt tā ir vēlme izaicināt likteni un paveikt neiespējamo? Mūsu ceļojums sākas apmēram pirms 40 gadiem, senajā Ķīnā. Šeit, starp senatnes paliekām, mēs atrodam azartspēļu pēdas. Šīs agrīnās azartspēļu formas nebija tikai izklaide. Tās bieži bija cieši saistītas ar reliģiskiem rituāliem un praksi. Ceļojot laikā, mēs sastopam senās Grieķijas un Romas iedzīvotājus, kas bija slaveni ar savu aizraušanos ar azartspēlēm, kas turpinās līdz pat mūsdienām. No rosīgajiem tirgiem līdz pat grandiozajiem kolizējiem, azartspēles bija neatņemama viņu sabiedriskās dzīves sastāvdaļa. Jauns laikmets azartspēļu vēsturē sākās 17. gadsimtā ar pasaulē pirmā licencētā kazino Il Ridotto atvēršanu Venēcijā. No Venēcijas kanāliem mūsu ceļojums mūs aizved uz Francijas rivjēru, kur Montekarlo 19. gadsimtā kļuva par galveno azartspēļu galamērķi. Mūsu ceļojums sākas senajā Ķīnā, ievērojamā civilizācijā, kas pazīstama ar savu jaunradu, filozofiju un, protams, azartspēlēm. Tiek uzskatīts, ka agrīnākās azartspēļu formas parādījās šeit aptuveni 230 gadā pirms mūsu ēras. Koka plāksnīšu izmantošana, kas līdzīgas mūsdienu domino kauliņiem, bija agrīna azartspēļu forma Ķīnā. Bet iespējams, Ķīnas lielākā dāvana azartspēļu pasaulē bija metamo kauliņu izgudrojums. Šīs senās azartspēļu formas atspoguļo mūsu mūžīgo aizraušanos ar nejaušību un neparedzamību. Tagad pievērsīsimies senās Grieķijas pasaulē un vēlāk arī senās Romas impērijai. Šajos laikos azartspēles bija ārkārtīgi populāras un plaši ietekmēja kultūru. Senie grieķi, kas bija gan azartiski, gan zinātkāri, uzskatīja azartspēles par sabiedrisku aktivitātu un iespēju pārbaudīt savu asprātību un stratēģisko domāšanu. Viena no populārākajām spēlēm senajā Grieķijā bija kuboj, kurā spēlētāji meta 3 kauliņus uz galda. Arī romieši, kurus ietekmēja grieķu kultūra, bija kaislīgi azartspēļu cienītāji. Īpaši populāra visā Romas impērijā bija kauliņu spēle alē. Lai uzturētu kārtību sabiedrībā, daudzi Romas imperatori ieviesa likumus, kas regulēja azartspēles un ierobežoja pārmērības. Kā jau zinām, senajā Grieķijā un Romā azartspēles bija ļoti populāras, un šī ietekme izplatījās visā pasaulē. Kad šīs impērijas paplašinājās, līdzi izplatījās arī to kultūra, ieskaitot azartspēles. Azartspēles izplatījās arī uz citām zemēm pa tirdzniecības ceļiem. Viduslaikos, lai gan azartspēles nebija plaši akceptētas, tās joprojām pastāvēja. Krogi un viesnīcas kļuva par vietām, kur cilvēki pulcējās, lai spēlētu kārtas vai citas azartspēles. Šajā laikā parādījās tādas jaunas kāršu spēles kā Primero, kas tiek uzskatīta par mūsdienu kāršu spēļu priekšteci, un Tarot, kas joprojām ir populāra. Iedomājieties tumšu pasauli. Blāva sveču gaisma apspīd neskaidras sejas krogā. Gaiss ir biezs ar dūmiem un alus un sviedru smaržu. Spēlētāji drūzmējas ap šaubīgu galdu, viņu acība, izmisums un azarts. Lai gan baznīca nosodīja azartspēles, tās bija dziļi iesakņojušās viduslaiku sabiedrībā. Tiem, kas uzdrošinājās ienirt šajā ēnu pasaulē, veiksme bija viss. Neskatoties uz riskiem, nelegālas spēļu bedres plauka visā viduslaiku Eiropā. Tās piedāvāja izklaidi, bēgšanu no realitātes un cerību uz ātru bagātību. Viduslaiku Eiropas azartspēļu migā bija populāras dažādas spēles. Katrai spēlei bija savi noteikumi, rituāli un ticējumi. Spēles ar kauliņiem, kas pastāvēja jau sen, joprojām bija populāras to vienkāršības dēļ. Kāršu spēles, lai arī Eiropā tajā laikā bija salīdzinoši jaunas, ātri vien kļuva populāras, ienesot azartspēļu vietās gan sāncensību, gan noslēpumainību. Agrīnās kāršu spēles, kas nāca no austrumiem, lielākoties balstījās uz veiksmi vai īpašu kāršu kombināciju iegūšanu.
Kāršu spēlēm kļūstot populārākām, attīstījās arī krāpšanās metodes. Šīs spēles, ko cilvēki spēlēja viduslaiku azartspēļu vietās, nebija tikai izklaide. Tās atspoguļoja tā laika sociālo struktūru un vērtības. Viduslaiku azartspēļu miglā liesmojošās lāpas apgaismoja spēlētāju sejas, bet tās met arī ēnas uz baznīcas svēto klātbūtni. Dievbijīgajiem azartspēles bija grēks, ceļš uz postu, alkatību un prāta aptumšošanos. Tomēr, neskatoties uz aizliegumiem, azartspēles turpinājās. Cilvēki atrada veidus, kā spēlēt slepenībā, tālu no varas iestāžu acīm. Iestādes uztrauca azartspēļu radītās sekas, jo tās redzēja azartspēļu negatīvo ietekmi uz sabiedrību. Viduslaiku Eiropa cīnījās ar azartspēļu kārdinājumu un vēlējās to kontrolēt, bet šī cīņa nekad nebeidzās. Renesanses laikmets ienesa milzīgas pārmaiņas Eiropā, mākslā, zinātnē un sabiedrībā. Un arī azartspēļu pasaule nebija izņēmums, tā piedzīvoja ievērojamu transformāciju. Starp šīm kultūras revolūcijām, Venēcijas krāšņo kanālu un majestātisko pilsētu vidū, radās jauna izklaides forma – kazino. Azartspēles, kas kādreiz bija paslēptas tumšos krogos, iesoļoja jaunā laikmetā ar ridotto atklāšanu. Ridotto, dibināts 1638. gadā, kļuva par pasaulē pirmo oficiāli atļauto kazino. Ideja par ridotto radās no venēciešu radošuma un uzņēmības gara. Viņi saprata, ka, kontrolējot un apliekot ar nodokļiem azartspēles, viņi varētu gūt ievērojamus ieņēmumus savas pilsētas labā. Valdības uzraudzībā daļa no Sanmoisa pils tika pārveidota par greznu kazino. Ridotto ātri vien kļuva par populāru galamērķi ne tikai Venēcijā, bet arī visā pasaulē. Ieejot pa ridotto lieliskajiem vārtiem, mēs speram soli noslēpumainajā un apburošajā pasaulē. Tā ir grezni veidota, lai apburtu katra apmeklētāja maņas. Spožas kristāla lustras met dzirkstošas gaismas spēles uz spožajām marmora grīdām. Cēli aristokrāti un turīgi tirgotāji, terpti greznās drānās, sajaucas ar dažādu šķiru ļaužu pūli, meklējot veiksmi un azartu. Monētu šķindoņu un kāršu švīkstēšana saplūst ar rosīgām sarunām. Ridotto piedāvā plašu spēļu klāstu, kas apmierina ikvienu gaidi. Loterija biribi ar savu vilinošo lielo laimestu piesaista tos, kas vēlas pārbaudīt savu veiksmi. Ridotto sirds ir greznā kāršu spēļu zāle. Šeit prasmīgi kāršu spēlētāji piedalās augstu likmju spēlēs, piemēram, primero, krupjai uzmanīgi vērojot katru gājienu. Neskatoties uz savu spožo sākumu un vēsturi, ridotto nespēja izvairīties no Venēcijas mainīgajiem politiskajiem un sociālajiem vējiem. Radās debates par likumību un korupciju. Bāžas par azartspēļu negatīvo ietekmi laika gaitā tikai pieauga. Kritiķi ridotto dēvēja par netikumu midzeni, kur tiek veicināta atkarība, sagrautas ģimenes un grauta Venēcijas sabiedrības morālie pamati. 5. gadā, pēc aptuveni 140 gadiem, Venēcijas varas iestādes veica vēsturisku soli slēgt ridotto, pamudinātas no morāles sargiem un tiem, kas uztraucās par pilsētas reputāciju. Reiz rosīgais kazino kļuva par klusu ēnu, tā krāšņums un ļaudis kļuva par pagātni, tikai atmiņas vēstures annālēs. Bet ridotto slēgšana neiznīcināja tieksmi pēc azartspēlēm. Tā ietekme uz pasauli bija pārāk dziļa, lai to ignorētu. Iedvesmojoties no Venēcijas modeļa, kazino sāka veidoties visā Eiropā, katrs pievienojot savu unikālo garšu organizēto azartspēļu pasaulē. Ridotto mantojums sniedzās tālāk par tā fiziskajām sienām un īso eksistenci. Tas iezīmēja ceļu mūsdienu kazino modeli, kas tiktu pielāgots un pārveidots turpmākajos gadsimtos. Tas parādīja, ka pareizi pārvaldot un kontrolēt azartspēles var būt izklaides un ieņēmuma avots. Un pats galvenais, tas radīja kazino paliekošo pievilcību, vietu, kur izmēģināt veiksmi, kur sapņi var piepildīties un neparedzamības saviļņojums. No Venēcijas senajiem kanāliem līdz Azūra krasta saulainajiem krastiem, šeit Montekarlo kļuva par greznības un elegances simbolu. Princese Karolīna no Grimaldi dinastijas radīja īstu paradīzi. Pirmā gadā tika atvērts pirmais kazino. Eiropas elite drīz vien to iecienīja.
Montekarlo kļuva par sinonīmu grezniem azartspēļu namiem. Montekarlo kazino ar savu Belle Époque arhitektūru un greznajām spēļu zālēm bija īsts meistardarbs. Stāsti par laimētiem un zaudētiem likteņiem, skandalozām dēkām, tas viss pievilināja vēl vairāk cilvēku. Montekarlo veiksmes atslēga bija tā greznā atmosfēra. Grimaldi dinastija uzturēja augstus standartus. Ekskluzivitāte un bagātības solījums padarīja Montekarlo par neaizmirstamu galamērķi. Divdesmitais gadsimts bija sācies, un tas nesa sev līdzi jaunu nodaļu azartspēļu vēsturē. Plašajos Nevadas štata tuksnešos neliela pilsētiņa pie dzelzceļa līnijas gatavojās kļūt par pasaules mēroga izklaides centru. Tā pilsēta bija Lasvegasa. Spožas gaismas, aizraujošas izrādes un sapņi par ātru bagātību, tas viss gaidīja Lasvegasā. Pēram gadā pienāca pagrieziena punkts. Azartspēles tika legalizētas. Uzņēmēji un azartspēļu entuziasti plūda uz Lasvegasu, visi cerēdami uz ātru peļņu. Kazino vēra durvis Fremont ielā. Hoovera dambja būvniecība piesaistīja tūkstošiem strādnieku, kas veicināja pilsētas izaugsmi. Kazino piedāvāja ne tikai azartspēles, bet arī dzīvās izrādes un greznas bufetes. Pēc Otrā pasaules kara Lasvegasa strauji attīstījās, kļūstot par pasaules mēroga izklaides galamērķi. Teņķuns 40. gadā, kad Bagsijs Sīgels atvēra viesnīcu Flamingo, Lasvegasas vēsture piedzīvoja grandiozu pavērsienu. Tās greznais Holivudas stils kļuva par jaunu standartu Lasvegasas kazino. Lasvegasai augot, auga arī tās ietekme uz izklaides pasauli. Kazino pārtapa par milzu biznesu, piedāvājot ne tikai azartspēles, bet arī restorānus, veikalus un dažādas izklaides iespējas. Ar interneta parādīšanos radās tiešsaistes kazino tā, kas ļāva cilvēkiem spēlēt azartspēles no savas mājas komforta. Mūsdienās kazino industrija ir kļuvusi par $1 miljardu biznesu, kas nepārtraukti pielāgojas jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm. Deviņdesmitie gadi iezīmēja īstu tehnoloģiju revolūciju, kas mainīja mūsu dzīvesveidu, darba metodes un izklaides iespējas. Internets, kas kādreiz bija pieejams tikai šauram zinātnieku lokam, kļuva pieejams plašai sabiedrībai, savienojot cilvēkus visā pasaulē. 90. gados drošu tiešsaistes maksājumu sistēmu izstrāde pavēra ceļu e-komercijai. Viešiem gadā Antigva un Barbuda pieņēma likumu, kas legalizēja azartspēles tiešsaistē, iezīmējot tiešsaistes kazino ēras sākumu. Tas bija pagrieziena punkts azartspēļu industrijā, jo kazino burvība nu bija pieejama ikviena mājās. Digitālais ruletes rats kļuva par reālu konkurentu savam fiziskajam līdziniekam. Līdz ar tiešsaistes azartspēļu ienākšanu, tehnoloģijas strauji attīstījās. Programmatūras izstrādātāji radīja aizraujošāku un realistiskāku spēļu pieredzi. Labāka grafika, realistiskas skaņas un plašāka spēļu izvēle. Interneta ātrums palielinājās, padarot tiešsaistes azartspēles pieejamākas. Ātrāks internets nodrošināja vienmērīgāku spēļu darbību un parādījās tiešraides azartspēles. Tiešsaistes kazino sāka piedāvāt pievilcīgas prēmijas un akcijas. Spēlēšanas ērtums mājās padarīja tiešsaistes azartspēles ļoti populāras. Pat slaveni kazino sāka atvērt savas tiešsaistes platformas. Tiešsaistes kazino uzplaukums nav bijis bez saviem izaicinājumiem. Valdības ir sākušas ieviest likumus, lai regulētu šo nozari, jo pastāv bāžas par ar azartspēlēm saistītu noziedzību, atkarību un nelegālu naudas atmazgāšanu. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, tiešsaistes azartspēļu industrija turpina strauji augt. Tehnoloģiju attīstība un mainīgie lietotāju paradumi ir šīs izaugsmes virzītājspēki. Spēlēšana mobilajās ierīcēs vēl vairāk sapludina robežas starp fizisko un digitālo pasauli. Virtuālās realitātes un papildinātās realitātes tehnoloģijas sola vēl iespaidīgāku pieredzi. Kriptovalūtas piedāvā jaunas maksājuma iespējas, radot konkurenci tradicionālajām finanšu sistēmām. Tiešsaistes azartspēļu industrija turpina attīstīties, piedāvājot jaunas spēles un pieredzes. Azartspēļu vēsture tiek rakstīta no jauna šodienas digitālajā pasaulē. Spoži kazino ātri griežošies ruletes rati, lieli laimesti spēļu automātos. Azartspēļu pasaule mūs vilina iekšā,
bet aiz šīs posmas slēpjas tumša ēna. Vēlme kļūt bagātam var novest pie dzīves sagraušanas. Azartspēļu atkarība ir nopietna slimība, kas ietekmē gan individu, gan ģimeni, gan sabiedrību kopumā. Simptomi bieži vien ir nemanāmi un viegli slēpjami agrīnā stadijā. Aizņemšanās vai vērtīgu mantu pārdošana, lai spēlētu azartspēles. Melot par saviem azartspēļu paradumiem, tās ir nopietnas brīdinājuma zīmes. Izolēšanās no ģimenes un draugiem, un sliktākajā gadījumā domas par pašnāvību. Visā pasaulē valdības cenšas regulēt azartspēles, cenšoties atrast līdzsvaru starp brīvību un kaitējuma novēršanu. Šie centieni ietver likumdošanu, tiesību aizsardzību un sabiedrības izglītošanu. Vecums ierobežojumi, likmju limiti un reklāmas ierobežojumi ir daži no vispārējiem pasākumiem. Licences un uzraudzība palīdz nodrošināt, ka šī nozare darbojas droši. Atbildīga azartspēļu spēlēšana koncentrējas uz izpratnes veicināšanu un atbalsta sniegšanu. Paškontroles programmas un atbalsta resursi ir plaši pieejami. Ikvienam ir jānosaka savas robežas un jāmeklē palīdzība, kad tas nepieciešams. Ieejot jaunā azartspēļu laikmetā, viena lieta paliek nemainīga – mūsu tieksme pēc nejaušības. Vēlme riskēt, lai sajustu uzvaras saviņojumu, ir tikpat sena kā pati cilvēce. No kauliņu spēlēm senajā Romā līdz mūsdienu tiešsaistes kazino, azartspēles ir attīstījušās līdzi sabiedrībai. Mēs to redzējām viduslaiku krodziņos un Venecijas greznajos kazino. Mēs esam vērojuši Lasvegasas pārvērtības pilsētu, kas kļuvusi par izklaides un veiksmes simbolu. Un tagad, pateicoties internetam, azartspēles ir kļuvušas pieejamākas nekā jebkad agrāk, radot jaicinājumus nozares regulēšanai visā pasaulē. Bet visā šajā spēlēs viena lieta paliek nemainīga – cilvēka vēlme pārbaudīt savu veiksmi. Sapnis, ka viens ruletes grieziens vai viena kārts var visu mainīt, ir pārāk spēcīgs, lai to ignorētu. Tas ir stāsts par mums pašiem, par mūsu cerībām un bailēm un nezināmā valdzinājumu. Tas ir stāsts par azarta saviņojumu un vēlmi dalīties šajā pieredzē ar citiem. Tas ir tas, kas mūs vienmēr ir piesaistījis. Azartspēļu nākotne ir kā šis ruletes rats, pilna nezināmā. Tehnoloģijas, mainīgās sabiedriskās vērtības un jauni likumi spēcīgi ietekmē azartspēļu pasauli. Virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts maina azartspēļu ainavu. VR kazino piedāvā iesāļoties gandrīz vai īstā kazino vidē, sapludinot reālu fantāziju. Mākslīgais intelekts analizē azartspēļu un palīdz atpazīt. Kriptovalūta piedāvā alternatīvu tradicionālajām bankām, jaunas iespējas. Azartspēļu nākotne sološa un inovatīva. Spēles un azartspēļu burvība nekur nepazūd. Mēs esam devušies ceļojumā no pagātnes līdz mūsdienām, lai izpētītu azartspēļu vēsturi. Un ir skaidrs, ka veiksmes šarms mūs vienmēr saistīs. Ja jums patīk šis ceļojums, lūdzu nospiediet pogu patīk un abonēt. Un dalieties ar to ar saviem draugiem, kuriem arī patīk azartspēles. Mēs turpināsim sniegt jums vēl interesantu saturu, tāpēc sekojiet līdzi. Neaizmirstiet nospiest pogas patīk, abonēt un dalīties. Paldies par skatīšanos!